Saulainā pavasara sestdienā kurorta pilsēta Jūrmala uzņēma viesus no Jēkabpils un Lūšas basketbola klubu Jēkabpils, un arī izrāvienu pirmo ceturtdaļu iesāka Jūrmalas komanda, pateicoties Pinets un Ieremānova veiksmīgajai spēlei. Pēc pirmā minūtes pārtraukuma Jēkabpils tomēr ar lielām sirsniņa pūlēm pietuvojās rezultātā. Otrā ceturtdaļa pagāja Lūšu zīmē, Sirsniņa un Šeļakova labā saspēle uzbrukumā ļāva puslaiku noslēgt ar nelielu pārsvaru, bet tomēr pārsvaru 42-40 Jēkabpils komandas labā. Trešā ceturtdaļa pagāja ļoti līdzīgā cīņā, iesākās tā labāk Jēkabpilī, tomēr ļoti pacietīgi spēlēja Jūrmalas komanda, krājot punktu pa punktiņam un pamazām arī pat izvirzījās vadībā. Ceturto ceturtdaļu noslēdzot sev par labu ar 3 punktiem esot vadībā. Labu spēli parādīja Uģis Pinet, realizējot vairākus svarīgus metienus, un ceturto ceturtdaļu Jūrmala turpināja savu ofensīvu, bet jau ar dubultu sparu. Lielāko daļu no ceturtdaļas arī atrodoties vadībā ar 4-6 punktiem, tomēr Jēkabpils pēdējās minūtēs pietuvojās līdz pat 1 punktam un pusotru sekundi līdz beigām Sirsniņam bija iespēja arī izraut uzvaru ar savu tālmetienu, kurš šoreiz gan lidoja grozam garām. Jūrmala atgriežās uz uzvarēto spēļu takas un Jēkabpilī līdz ar to noslēdzās 5 uzvaru sērija.